Tā deva tādu pārliecību, ka saka, pāris stundas pirms finiša mēs jau aizgājām ķert asaras prieka pēc. Alex Šarnovis! Tagad, jā. Mūžam nepieminājumi. Šits gaida, kad Rīga būs gatava. Tas normālais aizgājis grunts. Aiku. Ojej. Un garam. No Aleksam Eku ir daudz smukas. Tikai izskatās, ka reakcija ir vēl smukāka. Fine. Īstenībā nemaz nepamanot, ātri laiks paiet. Ja tā, jo tu visu laiku esi tādā kā vieglā saspringumā, jo tu redzi zivis, tu redzi nāciju. Ikdienas topē stundu nejūtīs topas, liksies, viss, nav te zivju. Te tu viņas redzi tomēr visu laiku. Otrs, jā, tas, ka tu tik ļoti iegrimsti dažreiz, ka tu nepamani, kas tev priekšā notiek. Un tas arī īstenībā diezgan slikti beigties kādreiz arī. Un not. Jā, not gan. Pret trosi, jā? Liels. Tādi mezgli te ir. Redzi viņu vēl panapigā? Jā, reku pelda visu māniku. Varētu kā izsver. Jā. Dēt nesaprot, kur dēties. Varbūt dosmīgi. Mēs varam uztaisīt, parādīt, kā mēs sienam mānekļus. Aleks, izstāstiet sākumā, kur jūs satikāties un kā jūs izdomājat komandu taisīt? Laikam kaut kāds 19. gads bija, kad pirmo reizi satikām kā kaimiņi viens otram Varkaļu kanālā. Brekšķerot, jā. Zin kā, ir jau brīži, kad neķerās, tad tu sāc meklēt savu draugus, kompanionus. Es biju viens pats, man bija to brīdi rēķini gadi 16. Tad radās, lai nav vienam jāsēž, nav arī tas drošākais rajons laikam. Un sāk staigāt un runāties, un tad sākām braukāt ar feederi ķert ikdienā. Cik nu ikdienā, biežāk nekā iepriekš. Jo man pavērās iespēja, ka man ir kas aizved. Nevis, ka jādomā, kā tikt. Jo to brīdi vēl tiesības nebija. 16 gadi kā nekā. Kāds ir sabiedrisko gatavu? Nē, man meklēju, kas var aizvest vecvecāki. Dažreiz varēja. Tad bija kāds, kad pa ceļam no darba aizved. Un tad mantas daudz, apkraujies un čāpo. No cik gadiem tu vēlē? Es pirmo reizi sāku ķert 4 gados, ap pludiņu tētis man iemācīja. Netālu no mājas bija dīķis, tāds varžu dīķis, kur čūskas. Tad tur iemācījos, kā tādas izdzīvošanas pamatus. Ķert čūskas, ķert vardas, ķert visu. Tā skaitā zivis laikam arī. Līdzīgs tās arī tie paši 4-5 gadi, kā skola beidzās tā uz laukiem. Izkāp no mašīnas, taisns ceļš uz dīķi. Turpat ar vecvecākiem neapsveicināties. Svarīgākās karūsiņas līnīši bija. Tā mīlestība jau ielikta mums abiem ir no tēviem. Abi kaislīgi makšķernieki brauc ar mums, makšķerē, trenējās, stāst, māc mūs. Tagad mēs arī varbūt kaut ko pamācam vairāk, jo viņi abi ir vairāk pludiņu makšķernieki. Tad mēs tad pamācam, kā varbūt spinningot. Bet tēvam droši vien nevar čupāt arī brīdī, kad bērni startē. Ne tikai, kad startē arī ikdienā īstenībā, jo ir reizes, kad mēs uz ūdens esam pilnīgākajā orkānā. Kad viļņi smeļās pāri malām. Un tad arī ir pazvana, vai ka tiešām, ka viss ir kārtībā džekiem, ka esat tikuši nos dzīvi un veseli. Vai neesam vēl pārsaluši, un vai tiešām galvās mums viss ir kārtībā, kad izvēlās šitādu laiku treniņiem. Bet kāds laiks ir tāds ir. Cik daudz tad treniņi ir? Sacensībās laikam mēs veltam cik vien varam. Uz Garmin kausu tas bija 11 dienas, es izskaitīju, ka man bija, kad es biju uz ūdens. 1 dienu tikai izlaidām, kad nobruka mašīna. Pēc tam paldies otrai ekipāžai Mārtiņam Madrickim. Viņš iedeva mašīnu savu veco, vismaz nodrošināja mums iespēju tikt uz ūdens. Un tādējādi arī trenēties un sasniegt rezultātus bišķi augstākus. 28 gramu
skrūvējumā džiggalva. Mēs izmantojam tādu 28, 15 un 5. Tās tādas 3, ko mēs standartā izmantojam. Tā kā priekš šādiem dziļumiem, kā šeit, kur ir 15 metri. Un straumīte vēl, tad 28 grami noder. Tālāk mēs izmantojam BKK āķis. Pašā tomēr. Tukšās kastītes. Un taisam pavadus, ko stiprinam jau iekšā. Pavadām neizmantojam nevienu mezglu, tikai uz pašas savilkšanos. Ko izmantojam arī priekš līdekām, ja liek trailerā āķīti kaut kur klasikā copējot. Un tāds ir tas pirmais āķis, kura visparastāko tilpu stiprinam iekšā. Un tad mēs viņu, es personīgi saīsinu, Aleks viņu atstāja garāku. Ir gatavs. Un tāpatās trailerā āķi, kas ir nedaudz mazāks. Šajā gadījumā otrā izmēra āķīts. Ņemam nedaudz garāku to auku. Bet tāpat ir galvā. Un nē, to es stiprināšu astē. Un... Tā. Un tāds pats mezgls arī šeit. Ļoti ātri un vienkārši. Un, ja nemaldos, vēl nereizi nav pievīlis. Jā. Ne man, ne Aleksam tātad. Samas tur tas galvenais. Samas tur, jā, tātad pilnīgi pietiek. Tā galīgā mēralka. Jā. Ir izvilkts, jā, 1,70 m. Tā kā pēc stundas cīņas, ja nepadodās mezgls un pie cirtiena nav padavies, tad viss ir kārtībā ar šiem mezgliem. Noscīti mezgliem. Jā. Ja to par mezglu var nosaukt. Nu, tātad redzu, ka nedaudz pa garu šajā gadījumā viņš ir. Saīsinam, ap āķīti apinam, cik reizes nepieciešams. Šajā pamēģinam 3. Nu. Un ir gatavs. Pirmais ir. Redzēji, Mārko, es teicu, ka te 3 perfekti stāvi. Jā. Un uzreiz. 3 ir pavisam. Jā, lēnam velkam, lai viņš nepadodas. Sacensībās būs ieskaits. Jā, kādi 45. Nu, tipiskais jūras zandarts Rīgas. Tādi viņi mums ir. Un daudz. Ja tev to zivi nevajag, maksimāli lēni velkam ārā. Acis ir iekšā, bara trauma viņam ir 0, un viņš uzreiz aizies. Varam pat pavērot. Rekur. Iet. Kad ienācām sportā kā tādā, pašā sākumā mēs lielākoties ķērām tikai asaru. Un tad sākām jau pievērsties jau zandartam un līdekai vairāk. Nu, un parādījās tehnoloģijas, parādījās nepieciešamība. Nu, un ieguldījām daudz laika. Šogad visvairāk laiks tika ieguldīts samu copē, panoptikas un līdeku copē, klasikā. Kas, nu, laikam ir atmaksājies beidzot arī. Tas bija līdz šim mūsu lielākais klupšanas akmens. Līdzīgs tiešām klasikā. Tas ir tā, kad iebrauc vislielākajā mežā zāļu un tik kaplē. Rāvē. Ar visiem mānekļiem. Pat zāļu puduros laidām iekšā wobleri. Nu, tas ir tā, kad vienreiz, divreiz uzrauj visas zāles un vēl cārā. Gājām ar visu, ar gumijām, ar offsetiem, čateriem, rotiņiem. Un vienkārši strādājām un skatījāmies, kamēr sapratām, kas, kur, kā. Un es domāju, tas arī tālāk, ka nākotnē nedaudz atvieglos darbu, tas, ko mēs šogad ieguldījām. Nu, jo mēs neesam ķēruši asaru gandrīz vispār.
tikai priekš Garmin kausa. Pāris dienas pameklējām un atradām to, ko vajadzēja. Viss sākās jau pat ne tajās 2 dienās, bet vienā no treniņiem, kas bija laikam kaut kāda otrdiena, trešdiena, varētu būt. Jā. Un bija gadījums, kad iebraucām vietā, kur zinām, kad ir jābūt līdekai. Tur mums viņa jau bijusi jau pāris gadus no vietas, katru reizi, kad iebrauc. Un vienā no pirmajiem metieniem uz Big Bite Aleksam ir kontakts. Un aiznākamajā metienā citā nedaudz vietā metot ir jau zivs galā. Kur sākumā viņam likās, ka nav nekas dišs, jo viņi vispār necīnījās. Bet, pienākot tuvāk laivai, jau sapratām, ka, ir kaut kas nedaudz lielāks. Un tajā brīdī, Aleks vēl nebija, diemžēl, ticis pāri metram. Un tad tā bija pirmā iespēja tikt pāri metram, jo tā bija zivs virs metra stabili līdz 1,10 m. Viss labi, kas labi beidzās, tā līdeka aizgāja pie paša tīkliņa. No tīkliņa izlicot ārā, atstājot uz āķa lielu zobu. Es nezinu, var redzēt kamerā, nevar redzēt kamerā. Tieši uz Big Bite liels zobs palika. Iedūries. Jā, tieši. Big Bite'am jau uz āķa. Arī gaļiņa palikusi nedaudz smaganiņa bija. Bet, ja paskatās, tas zobs ir liels, 2 cm. Un es vēl tieši nodomāju, ja tāds tev trāpa rokā, tad cauri pirkstam un vēl bišku. Bet tu viņu neiesmēli. Es viņu iesmēlu, bet cik ātri iesmēlu, tik ātri viņa aizgāja. Jo viņai sanāk, tur ir diezgan daudz āķu bija, un viņi iepinās viņos. Un ar vieglu tādu pat ne lecienu vienkārši izslīdēja ārā no sačuka, jo es viņu neiecēlu. Jo pātru priecāties sāku. Tas ir labi, ka mēs viņu neiecēlām. Tā diena bija plus 30 grādi. Jā. Pilnīgs bezvējš. Tieši tajā dienā mēs bijām Juglas ezerā, treniņā. Mēs copējām un redzam kaut kas pa virspēli. Koks, zāle, piebraucam tūmā, tā bija 1,16 m, 1,15 m līdeka. Manām savainot, izvilkām ārā, centāmies atdzīvināt viņu. Kāds labi gribēdams, viņu bija izvilcis. Ļoti skaists zivs, 1,15 m. Un tajā dienā plus 30 grādos uzlicis uz karstas lentas. Un perfekti var redzēt, visi abi sāni nodeguši. Čūliņas mazas sarkanas. Tā, sarkanas. ka uz pānas uzlikt, un tā viņi tur mocījās. Jau ar dēlēm apaugusi. Utis jau bija visur, jā. Cik ilgi viņi tā, mēs centāmies atdzīvināt, bet... Tieši tā, jā. Uztaisījām arī fīzingu. Jo iespējams no liela dziļuma bija aizdomas, kad viņai nākusi ārā. Gala bija lejā, astivenīgā paukšanā. Jā, bet sapratām, ka tur nebūs nekāda āršana. Tad vismaz izvedām viņu krastā, lai tiek kādam dzīvnieciņam, lai viņi tur nepūst un nebojā visu. Tad jā, līdz ar to tās zivs aizgāja mums tā treniņos un iebraucām tajā pašā vietā no dziļuma un redzējām, ka tās līdekas tur ir daudz. Tieši lielā, tā visticamāk bija jūras līdeka, kur aktīvi barojās. Cikliski, vienā un tajā pašā laikā. Vienā vietā? Jā, ar kustību no bedres gar kanti augšā, lai redzētu, ka uz kantas augšā stāvēja baltā zivs. Un tā līdeka pa pāriem iet uz seklumu, apēd un iet apakaļ. Un pirms Garmina... Tas deva jau pārliecību. Jā. 1-2 dienas pirms Garmina mēs to novērojām. Vairs viņus tur neaiztikām. Un sacensībās iebraucām. Oto nostrādāja perfekti tā makšķernieka... Zemapziņa sajūta, čujas, sauc kā gribi. Viss tur nostrādāja, iebraucām un pirmajā metienā Oto piesniecīt līdeku, kamēr viņš mērīja, un nākamajā metienā paņēma 1,9 m. Pēc 3 minūšu cīņas piezemējām viņu, nomērījām. Tur mēs gaidījām, ka būs lielās, bet neticējām. Varbūt sākumā pat nevis neticējām, bet negaidījām, ka uzreiz ņems viņa mazo mānekli. Jā, viņi paņēma uz 4 solām. Poļu brīnumu Rolex. Mūsu laivā iesāst par Rolexu, jā. Davai. Viss labi, kas labi beidzās. Tu. Jā! Nē, nekāds, jā. Attaisi spoku. Otrā dienā iebraucām tajā pašā laikā, tajā pašā vietā. 10 minūšu darbs, sapratām, ka laikam nav. Pabīdījāmies metrus 100 tālāk. Tāda pati vieta, zinām, ka viņai jābūt. Pēc 10 minūšu mētāšanas uz lielo čaterbeitu. Ļoti jau palielu čaterbeitu, jo zinājām, ka viņām tur jābūt. Respektīvi, jūs nestrādājāt, devāt jau braucāt ar kāju ģīmiju. Jā, jo tur tajā vietā es zinu, kad es viņu biju iemetis jau reizes 11. Un tikai rupsējot 15. metienā
no zālēm nākot ārā. Mēs gājām pa dažādiem horizontiem, gan pa virsējo slāni, gan pa vidu, gan pa grunti, gan tā saucamajā plavna stilā, kad uz augšu, uz leju, kaut kur pa vidu planē. Nu jā, viņa paņēma ravna merkā pusūdni. Arī ļoti negribīgi, 2 reizes uzknakstīja un tikai 3. uzsēdās. Un jā, un kaut kā veiksmīgi viņa neskrēja, ātri ieparkojām sačukā, ja nemaldos. Video noskatoties, tās bija 11 sekundes, 20. Ļoti ātri, jā. Un tajā brīdī, kad iesmēla sačukā, tad veiksmīgā kārtā tikai tad nolūza āķis čaterbeitam. Ja būtu kaut viens rāviens no līdekas. Varbūt veiksmes stāsts, varbūt tiešām pelnīti, bet nu, kas beidzas labi. Jā. Par to ir jāpapriecājas arī tajā brīdī. Un tas bija laikam brīdis, kad sapratām, ka jā, nu, treniņi atmaksājās. Un tas, ko mēs bijām uz ko gājuši. Tas 2 nedēļas ieliktās, nes augļus. Stop, nekusties, mani papēdīja āķi. Au! Jā! Tā labi. 110. Paldies. Jā! Cik tev gadi palika? 21. Un cik tev ir? 25. Ko jūs darīsiet, tiem būs 31 un 35? Kas zina? Tad redzēs. Par tiem ampuļiem, ja tā varētu skatīties. Nu, pieredze būs milzīga. Reiku priekšā būs atkal. Jau 14. Redzu. 2 arī. 10. Tas ir labs. Topu gumbi. Jā. Viennozīmīgi. Tad, kad es vilku savu rekordu šogad personīgo, Aleksam sanāca stundu izklaidēties vienam pašam. Un tajā laikā viņš arī redzēja kādu 3-4 tāda paša izmēra. Ka nāk grozās ap laivu. Viņi ļoti sociāli. Viņi nāk skatās, kas par skaņu, kas par kustību. Bet viņi ir labi saprotāt visu. Viņi ļoti labi saprot. Tas, ko mēs nārsta laikā redzējām, kā viņi nārsta, tieši panoptikas. Panoptikas jau nav tikai tā zivķeršana, ir ļoti interesanti pavērot. Agrāk mēs minējām, tagad mēs zinām no sevis. Visas sentēlu stāsts tur. Zandari tikai uz grunts, tas panoptiksam ienākot saprot, ka 2,5 metrīgs sams var pusmetra dziļumā sauļoties saulītā. Un tādi mums bija šogad pāris gadījumi, ka braucam pa līdekām un pēkšņi tev džerkam pakaļ skrien sams nākstojoši. Uz metras, pusotru. Tie sportisti, kuri stāsta, ka panoptiks neko nedod, ka tas ir muļķības. Bez vienā dienā varbūt noķerām tik daudz zandartus ar panoptikas, cik... Nedēļā iepriekš? Jā, nedēļā bez panoptikas. Tā, ka neies visu to. Tie ir 30-40 zandarti dienā. Par tādiem cipariem pirms panoptikas, es domāju, neviens baigi sapņot nevar. Bez nekādām tur lielām centēvs paslēptām vietām. Kas būs ar tiem samiem? Samiem būs auzas, kamēr nebūs ierobežojums samu lielumam, tikmēr būs cilvēki, kas to izmanto. Bet arī sams, es domāju, aklimatizēsies tāpat, kā jau ir zandarts, jau sāk nedaudz. Tagad arī redzam, ir vietas, kur uzgriežot uz zivi, tātad šo panoptikas devēju staru, uzgriežot uz zivi, viņi jau sajūt viņu. Un tātad no medību slāņa, pieņemsim, vai dzīvošanas, kur viņa dzīvo pusūdnī šobrīd, kaut kāda aktīvā, pa ko mēs metam. Tad viņa kļūst par vai nu pasīvu, vai paslēpjās, pat nezinām. To nemācēšu teikt tā. Viņa aiziet atpakaļ uz grunti un nosēžās uz grunts. Bīdam uz to. Un uz atpakaļ? Uz to. Un tai pašā laikā, es domāju, sams jau tagad ir redzams, kad, kā jau iepriekš minējām, kad pār 10-12 metru attālumā no laivas, viņš jau sāk just to devēju. Pietrūks tikai bišku pieredze viņam, ka viņš dabūna pa ūsām ar to visu un sajūtot tos devējus, ka uz viņu pagriež vai kā, es domāju, ka viņš pat klāt nenāks. Bet tas ir ilgs laiks un līdz tam, es domāju, vēl paspēs diezgan drastiski ietekmēt to populāciju. Zem kuģi sēž, zem pašas malas. Populācijas sama, cik agrāk tāda noslēpumi un vīta zivs tur vienu gadā noķer, es laimīgs, tad tagad paskaties, bēdīgi tiem samiem, ja smagi. Ja dienā var noķert vairākas divmetrīgas samus un viņus nolinčot, tehnoloģijām jātīstās arī noteikumiem līdzi.
tepat visur Baltijā, Igaunijā vispār aizliegts sams patērēt. Lietuvā, manuprāt, tas ir viens noteiktā izmērā. Pie mums tie ir 3, ja kāda izmēra, tad... Parādies uz rokas, pēciešies jūs vēl neesat? Nē, vēl nevar. Vēl ne. Tāpēc jau var makšķerēt. Tāpēc jā. Bet, paldies tiešām arī ģimenēm, atbalsta, neierobežo tik ļoti. Protams, ir jāpavada laiks arī ģimeni, bet tas, cik laika viņi atļauj mums pavadīt uz laivām, visu cieņu. Tiešām ar cepuri viņu priekšā noņemt, pateikties. Un, tāpatās to var apvienot. Ir reizes, kad mēs dodamies copēt, dāmas dodās līdzi, kura vienkārši pastīties, kura palasīt grāmatu, kura pasauļoties, kā kuru reizi. Tā kā visu var apvienot. Jā. Ilgi nāca. Sākās ilgie nācieni. Nav liels. Diezgan dziļi paņēmis lēni nāks augšā. Sākās ilgie nācieni, tas nozīmē, ka ir sākusies nakts cops. Jo pa dienu viņš ņem uzreiz. Naktī sākās tas, kad viņš nāk pakaļ tev 5, 10, 20 sekundes. Kā kur reiz šits nāca, pieņemsim kāds, 10 sekundes pakaļ. Bet, jau ir smukāks. Jā, ir pavisam smuka zivtiņa. Liekas, ka naktī jāliek, kaut kāda spilgta krāsa vai kas. Nekas dižas spilgts te nav. Nav tev spilgti zaļais. Tu viņam dzīviem? Tieši arī tas, protams, bet pieņemsim naktī, ko es redzēju, ko izmanto klasikā ķerot tāds labs variants, ko arī es iemācījos un kas arī strādā. Klasikā ķerot izspēles veids. Zandars ļoti jūt vibrāciju. Un, pieņemsim, džigojot, ir iespēja uzģigo, krīt māneklis, viņš nokrīt un uztais nevis as poli, bet tikai ar kātu ļoti asus un ne pārāk garus rāvienus, bet ļoti, ļoti asus. 1, 2, 3. Un viņš tā tas māneklis novibrē, kad viņš sajūt viņu. Un tas rāviens dažreiz pat liekas tāds, kad sapīsies tev kāds. Bet viņš sajūt to vibrāciju un viņš noreaģē. Neiecirti? Nē. Kā lielais piespie. Jā, zini, kas ir Patrici? Ātri lūdzu. Esmu. Kā mēs davai mierīgi. Pats, paš līdi. Nē, pumpēči. Pēc šitādiem mēs arī te braucam. Bet tā nav pats lielākais, bet ir jau smūgs. Un uz kā? Ošelūks. Ošiņš. Zaļais. Tā nav reklāma. Tā ir reāli ikdienas dzīve. Tā ir reāli ikdiena. Statistika ir neizbēgama. Reku mums ir mānekļi, kas mums te ir? Viens vestins iemaldījos. Viens ir vestins, bet pārējie ir oše, saīsināts oše, bet arī, jo tāpēc, ka dažreiz izmērs nospēlē. Oše, Mazies Zandars, to 7 stolas tur uz ignoru. Šīs jau ir 70 plus. Šīs ir skaists Zandars. Varam pat intereses pēc nomērīt, bet 70 ir noteikti. Aiziet. Pat bez fīzinga šoreiz. Moš arī nav maz, bet nevajag. Sačuk? Nē. Piežmiedza jau smuki. Es negaidīju to skrējienu tikko. Ielocījis gan ir tā, kā vajag. Tāds pats arī būs. Un māneklis ir to, ko saule neiespīd. Smūgs. Šis pat laikam varētu būt izmērā līdzīgs, varbūt pat centimetru lielāks, kā saka. Bet zini kā, katram sava zivs vienmēr liekas lielāk. Šī tas jau ir smūgs. Aleks, viņu brāli noķēra tavējiem. Tās bija dot 5, sauksim tā.